jo es biju programmētāja, es programmēju mājās. Nekur jau nebija aprakstīts mācību grāmatās, kā no sociālisma pāriet uz brīvā tirgus ekonomiku. Protams, sabiedrībā radās doma par valsts nozagšanu. Mums šķita, ka mēs būsim tā vieta, kas sniegs pakalpojumus. Šveice, banku paradīze. Mēs nebūsim tilts starp austrumiem un rietumiem. Manuprāt, birokrātija ir arī jāskatās no otras puses. Zināmā mērā sabiedrība pieprasa to. Pati sabiedrība pieprasa. Es biju ārkārtīgi pārsteigta. It kā ar vienu roku mēs sakām mazāk birokrātija, ar otru roku mums vajag regulējumu, kas pasaka priekšā, ko darīt. Jā. Kāpēc mums tik slikti iet ar tiem lielajiem projektiem, kā Rail Baltica? Premjers nevar izkontrolēt visus projektus. Nevar. Šis ir megaprojekts. Es domāju, nav visi projekti, man jāsaka. Tas gan ir tehnoloģija. Un galu galā ir arī atbildība par budžeta izmantošanu. Mums ir nauda, kas nestrādā. Nav tāda bailīga sajūta par jauno paudzi, kur par viņu drošību. Ko valsts vai valdība te var darīt? Vai vienkārši gaidīt? Lielais spēlētāji veco kārtību vairs neievēro. Jā. Un jādomā vidējiem spēlētājiem uz godīgiem principiem, kā sadarboties.